Un, ja tev nebūtu tāda situācija, ka aerostat ceļojumā tev ir jāsēž toaletē, kāds man bija vienreiz Itālijā, tāpēc, ka es nevarēju laptopu pieslēgt pie elektrības, jo resnā rozeta bija tikai toaletē pieejama. Ir šāds te veļķis veikalos hot pieejams, kas ir super universālais rozetes adapteris transformers. Kāpēc es saku transformers, ka tev ir viena kastīte ar tādām 3 podziņām. Un pirmkārt, es gribu pateikt to, ka viņš darbojas abās pusēs. Gan tu vari iespraust viņu visās valstīs, gan tu viņā iekšā vari iespraust no visām valstīm. Te nav tikai Eiropa, te ir Austrālija, Anglija, Amerika. Tā kā tu visi dara. Tātad, rekur ir tādi 3 slēdzīši, piemēram, rekur rakstīts EU, ja, Eiropa. Izbāz ārā un tu vari lietot Eiropā. Dažreiz, tāpēc, ka, piemēram, Itālijā viņam ir tikai tās šaurās rozetes, tu nevar dabūt resno mūsu Eiropas standartu. Viņi to sauc par Germany standartu. Bet tu vari iespraust šo un maukt iekšā. Te ir podziņa, reset, čik. Ja tu aizbrauc, teiksim, uz Angliju, tad tu vari iespraust arī Anglijas rozetē iekšā. Un ja tev ļoti paveicās un tu tiec pat līdz Amerikai, tad tu vari iespraust arī pie amerikāņiem iekšā. Un kas ir forši? Es, protams, ka viņš kā transformers man patīk, bet kas ir baigi forši, ja tu aizmirst, piemēram, savu lādētāju mājās, telefoniem, viedierīcēm, austiņā, vienalga, visu, ko tu lādē ar USB. Šeit ir uzreiz iekšā 20-vatīgais USB-C, un šeit galā ir 2 USB-A, tā kā viņš principā tev jau darbojas tā kā tāds adapters tavām viedierīcēm vai kam citam. Tā kā ļoti universāla mantiņa, ar ko var paspēlēties braucienos un nav jāiet uz viesnīcu, uz lobiju prasīt. Tev ziniet, pa ko es aizmirstu, iedodiet. Dubajā bija tas pats. Ir man nav kā iesprauž, iedodiet man lūdzu adapteru, un tad viņš iet pa atvilknēm un meklē, ko tev iedod. Tā kā man liekas, ka baigi forši, aizņem maz vietas, nav arī smags. Atrodams visos hot veikalos Latvijā. Tā kā tie, kas brauc tuvu tālu, šitāds strunts varbūt var noderēt.